Šodien būs stāsts par Jūrmalu, par to, ko sliktu komunisti ir sadarījuši, un par grāmatu Nakts māte. Jūrmalā ir pieraduši pie bezmaksas lietām un pabalstiem. Tos nodrošina krimināli sodīts mērs. Bet ir diskusijas vērts, vai ir adekvāti, ka kāda neliela cilvēku grupa izmanto savu lokāciju, lai liktu visiem citiem apmaksāt tiem lokālo sociālismu. Ir svarīgi divi aspekti. Ievērojami lielākā daļa Jūrmalā dzīvojošo nestrādā Jūrmalā. Jūrmalā ir vieta ar vienu no zemākajām ekonomiskajām aktivitātēm. Vismazākais IKP uz iedzīvotāju no valstspilsētām ir tieši Jūrmalai – tikai 9,3 tūkstoši eiro, kas nozīmē, ka viņu budžetu veido ekonomiskā aktivitāte citur. Pēc fakta jūrmalnieki brauc uz apkārtējām pašvaldībām, izmanto svešo infrastruktūru, lai kopā ar citur nopelnīto iedzīvotāju ienākumu nodokli atgrieztos savā guļamrajonā, tad ieguldot to naudu savā infrastruktūrā un pabalstos. Otrs aspekts papildus Jūrmalā, aizbildinoties ar rūpēm par veselību un dabu, kas ir ļoti aktuāli un progresīvi, pieprasa visiem, kas nav jūrmalnieki, maksu par iebraukšanu. No kādreizējā lata vasaras periodā no jaunākās ieceres 5 eiro cauru gadu. Vēlamies, lai turists uz Jūrmalu brauc ar vilcienu, velosipēdu vai autobusu, nevis ar savu limuzīnu vai motociklu. Ieceri komentē Jūrmalas mērs Gatis Trūksnis no Latvijas Zaļās partijas. Pamatojums celt iebraukšanas maksu tiem, kas nedzīvo Jūrmalā, ir tāds, ka inflācijas rezultātā 4 gadu laikā augušas patēriņa cenas un par 30% arī vidējā darba samaksa. Tāpēc cels tarifu par 60%. Bet Trūksnis nav nekāds matemātiķis, lai meklētu loģisku pamatojumu savās runās. To nedarīs arī viņa vēlētājs. Jūrmalas sociālismu ir jāuztur visiem, kas nedzīvo Jūrmalā. Bet mēs esam par vienlīdzību, ja ne sociālisma jautājumos, tad vismaz izmaksu pārdalē. Līdz ar to vienkārši un taisnīgs risinājums. Auto, kas pieder cilvēkiem, kas ir deklarējušies Jūrmalā, brīdī, kad izbrauc ārpus Jūrmalas, radarus uzlikt vajadzēs tikai 2. Tiek piestādīts rēķins, tāds pats kā par Jūrmalas iebraukšanu. Iebrauci 5 reizes nedēļā, šobrīd tātad 5 dienas reiz 3 eiro, 15 eiro nedēļā cauru gadu. Būs 5 eiro, būs 25 eiro nedēļā. Mēs par vienlīdzību. Naudu atbilstoši novirzot tai pašvaldībai, kur konkrētais cilvēks fiziski strādā. Tādējādi šai pašvaldībai būs iespēja uzturēt infrastruktūru, lai jūrmalnieks spētu atbraukt un aizbraukt. Jūrmalnieki ievēl pilsētas vadību, un tā pārstāv viņu intereses un rīkojās tā, kā vēlētājs grib. Vēlētājiem nav pretenzija par Trūkšņa īstenotie politiku. Labi, tad izmantosim paša vadoņa argumentu. Mēs gribētu, lai jūrmalnieki brauktu uz darbu un skolām ar vilcienu, velosipēdu vai autobusu, nevis ar savu limuzīnu vai motociklu. Mēs esam par zaļu Jūrmalu. It kā visiem pasaulē ir skaidrs, ka komunisms ir slikti, bet mēdz gadīties cilvēki, kuri guļ un sapņos redz, ka tās pārņem mūsu teritorijas un visi brālīgi pāriet uz sociālismu. Vēsturiski gan komunisms ir asiņainākā sistēma, kurai, lai sevi uzturētu pie dzīvības, ir jāeksploatē paši iedzīvotāji, līdz pilnīgam spēku izsīkumam un nāvei. Šeit ir 3 piemēri. Liela daļa mūsdienu slēpto un neslēpto komunistu atceras PSRS kā vietu, kur bija labi dzīvot. Viņi gan negrib atcerēties, ka pa ceļam tika nogalināti 10 miljonu cilvēku. Vispirms Golodomors, mākslīgi izraisīts bats
kam sekoja lielais terors ar masveida izsūtīšanām un nošaušanām, un tad Gulaga nometnes. Nākamais piemērs ir Ķīna, Mao Dzeduna režīms. Sākumā lielais leciens uz priekšu izraisīja katastrofālu badu ar 30 miljoniem mirušo. Pēc tam kultūras revolūcija, kuras laikā tika iznīcināta inteliģence, notika masu slepkavības un vajāšanas. Kopējais upuru skaits ap 45 miljoniem. Noslēgumā Kambodža, Pols Rots un sarkanās Khmeri ceļā uz komunismu nogalināja 25% no valsts iedzīvotājiem. Tas sākās ar masu iznīcināšanu un klases ienaidniekiem, inteliģenci, etniskajām minoritātēm, reliģiskajiem cilvēkiem, kam sekoja darba nometnes, bats, spīdzināšana un slepkavības. Komunistiskā ideoloģija pamatā ir vērsta uz valsts iekšēni, un viss terors arī tiek vērsts pret pašu iedzīvotājiem. Jo komunistiem cilvēks nav svarīgs, svarīga ir valsts. Līdz ar to jebkurš, kurš smeļās idejas no šīs ideoloģijas un saskata tajā kaut ko labu, savos sapņos redz sevi pie šī mošķa vadības, ar ņāģeni galvā un pistoli rokās cīnoties ar tautas ienaidniekiem. Tiem, kas prot domāt un negrib dzīvot verdzībā. Guļ un sapņos redz, bet pamostās vienmēr slapjā gultā. Nakts māte ir Kurta Voneguta romāns, kas tiek pasniegts kā fiktīvās autobiogrāfijas pieraksts. No savas cietuma kameras raksta galvenais varonis, amerikāņu dramaturgs, kurš pirms Otrā pasaules kara dzīvojis Vācijā un ir kļuvis par nacistu propagandas balsi Vācu radio. Vienlaikus viņš slepus sadarbojās ar amerikāņu izlūkdienestu. Pēc kara viņš tiek apsūdzēts kā kara noziedznieks. Mēs esam tas, par ko izliekamies, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, par ko izliekamies. Grāmatā tiek uzdoti būtiski jautājumi par identitāti un morāles dilēmām. Vai cilvēks ir tas, ko viņš dara, vai tas, ko viņš domā? Grāmatas varonis tiek tiesāts par kara noziegumiem, lai gan pats uzskata sevi par slepenu varoni. Taču sabiedrība un vēsture viņu redz kā nacistu kolaborantu. Voneguts šajā romānā uzdod sarežģīts jautājums par personīgo atbildību, kompromisiem kara laikā un pēc kara taisnīgumu. Vai sadarbojoties ar ļaunumu, varbūt attaisnojumu, ja tas kalpo augstākajam mērķim. Es nebiju vainīgs likuma priekšā, bet biju vainīgs savās acīs. Un vēl ļaunāk, es biju vainīgs savas sirdsapziņas priekšā. Nakts māte ir ironisks un filozofisks izaicinošs romāns, kas liek lasītājam apšaubīt pašsaprotamo, morāli, identitāti un vēstures taisnīgumu. Laikā, kad tepat kaimiņos notiek karš, ir svarīgi katram aizdomāties par morāli un pašcieņu.